Neredzīgo biedrības centra darbinieki kopš piektdienas rīta, kad izcēlās ugunsgrēks, mēģina sakopt gruvešus. Ēkā atradās gan darbinieku ģērbtuves, gan galdniecības darbnīca, darba instrumenti. Iepriekš biedrība palīdzēja citiem, tagad nāks lūgt palīdzību pašiem. Kurzemes novads, komunālā pārvalde, trešdien, ceturtdien brauks ar savu tehniku un palīdzēs visu, jo būtiskākais ir tehnika, tās darba rokas vēl kaut kā pietiek, bet tās arī vienmēr ir vajadzīgas. Ugunsdzēsēji izsaukumu saņēma piektdienas rītā, kad jau ar atklātu liesmu dega ēka 130 kvadrātmetru platībā. No Vūgtu puses tika iesaistīts 3 autocisternas, kā arī notikuma vietā ieradās pašvaldības brīvprātīgi ugunsdzēsēji no Ziemupes, Tadaiķiem, Grobiņas un Durbes. Kaut kur kāda dzirkstele, kaut kas, neplānot, neparedzēti, un tad dežurants tikai teica, ka pēkšņi pamanīja, kad jau ir nopietnas liesmas, tad jau visiem dienestiem tika ziņots, man tika zvanīts, lūdzām Dievu. Liepājas neredzīgo biedrības pārstāvi lūguši palīdzību arī labdarības organizācijai Tabitas sirds. Šī ziņa, kaut arī viņa ir ļoti skumja un bēdīga ziņa, viņa ir izplatījusies ļoti strauji. Mums vēl nebijis tāds skaits, 124 000 cilvēki ir apskatījušies šo ziņu un arī vairāk kā 5000 cilvēki padalījušies ar to. Centrs Dvēseles Veltes dārzs kopš 2012. gada cilvēkiem, kuri ieguvuši invaliditāti, nodrošina sociālās rehabilitācijas pasākumus. Katru dienu šeit darbojas vismaz 30 personu. Daudz cilvēki tiešām ir ieguvuši jau tādu dzīves kvalitāti savā ziņā augstāku nekā bija iepriekš, nesēd mājās, depresijā, dažādās atkarībās un tā tālāk, bet šobrīd ir noticis kaut kas tāds, ko neparedzējām un nevarējām izplānot. Ēkas palieks būs jānojauc. Mēģinās tikt galā ar pašu un brīvprātīgo spēkiem. Tomēr viens no sāpīgākiem zaudējumiem ir dažādi instrumenti, kas bija pielāgoti cilvēkiem ar invaliditāti. Flekši, jeb slīpmašīnas, ribzāģi, šie te krūmgrieži, leņķzāģi, viss kaut kas skrūpistoles uz akumulatoriem un vēl pilnīgi jauns lapu pūtējs. Biedrībā gan saka, šī nelaime saliedē. Dažās dienās saziedota nauda ierodas ar vienu jaunu brīvprātīgie. Cik liela zaudējuma radīta, pagaidām aplēses nav, taču skaidrs, ka līdzekļi būs vajadzīgi, lai centrs atkal varētu pilnvērtīgi darboties. Dace Mieme, Justs Kurvins, TV Kurzeme.